Sveiki visiem! Šodien es jums parādīšu, kā uztīt pīto žilku uz multiplikātora spoles. Un šodien es izmantoju Salmo Elite Braid pīto žilku, kuras diametrs ir 0,20 mm un svars un žilkas izturība ir 14 kg. Un mēs varam sākt, un es izmantoju kāta apakšējo daļu, lai būtu vieglāk uztīt žilku uz spoles. Un mēs varam taisīt vaļā. Taisam vaļā žilku. Un šādi izskatās žilkas spole. Un re, kur ir klipsis, kur ielikta žilka. Ņemam ārā, notinam kādu metru un ņemam makšķeri. Vēram caur pirmo riņķi žilku. Tad spolei šeit ir tāds mazāks riņķītis, kurš izkārto žilku uz spoles. Un šeit, tā kā mēs esam to izdarījuši, tad šeit uz kasetes var redzēt, kad ir caurumiņi. Un žilku liekam vienā no tiem caurumiņiem. Šādi. Un apgriežam vienu apli. Un izņemam ārā no cauruma. Tā. Un šeit mums ir divi gali. Uzsienam dubulto mezglu un savelkam. Un vēlreiz to pašu, lai nesienas vaļā. Un tagad vajag nogriezt lieko galu, bet es esmu aizmirsis šķērīties mājā. Sādi tūlīt būšu atpakaļ. Un es esmu atpakaļ. Es paņēmu šķēres. Viņas var izmantot tā kā riņķīšu plaķenes, un šeit viņas ir aprīkotas ar plaķenēm. Ar šķērītēm. Un griežam žilku nost. Nogriezām žilku, un tagad vajag, bet var arī tāpat. Būtu labi, ja būtu vai no otrs cilvēks, kas šādi patur žilkas spolīti, bet var tāpat. Un tinam virsū. Es pieturēšu žilku, lai labāk kustinas virsū. Un varam tīt. Un šādi izskatās spole, kad viņai ir uztīts virsū 91 metrs pītā žilkas. Spole ir tīri pilna, tas labi. Un mēs varam beigt arī šo video, jo es esmu pabeidzis uztīt žilku. Kā jau jūs redzat, kad nav vairāk žilkas uz spoles. Paldies, ka skatījāties, un neaizmirstiet abonēt manu kanālu.